Un tagad taisīšu apelsīnu marmelādi. Vēl joprojām ir apelsīnu sezona, un es ieteiktu tos tiešām pēc iespējas vairāk izmantojiet. Šobrīd tie ir tik ļoti sulīgi, garšīgi, saldi. Un es šodien vārīšu apelsīnu marmelādi, kas man pašai ļoti garšo. Marmelāde lieliski papildinās man sieru kūku. Šo apelsīnu marmelādi jūs varat izmantot arī pie dažādiem sieriem, pie sāļajiem un saldajiem cepumiem, pie pankūkām, kā arī to vienkārši var ēst karotēm, kad sagribās kaut ko saldu. Šī ir ļoti universāla un fantastiska recepte. Ir divas galvenās sastāvdaļas, tas ir cukurs un apelsīni. Var izmantot tikai apelsīnu mīkstumu, kā arī var likt klāt sulu, kas radīsies mizojot un attīrot apelsīnus. Otrs sastāvdaļa, kas pilnīgi noteikti ir jāpievieno, tas ir cukurs. Un pēc tam jau katrs var improvizēt, kā vien vēlas. Piemēram, pievienot ingveru, kanēli. Es izmantošu amaretto liķieri, lai tas piedod tādu interesantāku garšu. Un ļoti labi arī derēs, ja apelsīns jauks ar greipfrūtiem un ar citroniem. Vispirms es ķeros klāt pie apelsīnu mizošanas. Esmu tos izmērcējusi 12 stundas ūdenī. Tas tāpēc, lai apelsīnu miziņa būtu pakļāvīgāka un to varētu viegli nomizot. Nogriežu šos galiņus un tad pavisam plānā kārtiņā nomizoju pašu miziņu, tā, lai nebūtu klāt nemaz baltuma. Jo, ja tikko būs klāt apelsīna baltā daļa, tad apelsīna marmelāde būs rūgta. Tev dos, ir pateikts jau klusējot, ir pateikts jau, tik sirdī vārdi man skar, ko kādreiz sacīja man. Bet viss, ko varu tev dot, ir pateikts jau klusējot. Bet kāpēc to man šķēr? Apelsīns esmu nomizojis skaistās šķēlītēs. Tie ir tik nenormāli sulīgi. Esmu noņēmusi pilnīgi visas baltās daļas. Un tagad likšu tos karsēt. Noteikti vajag izvēlēties katlu ar pēc iespējas biezāku apakšu. Tā, lai marmelāde nepiedeg. Mizot apelsīnu šeit katliņā man ir tieši kilograms. Un miziņas esmu samizojusi no viena apelsīna. Tās tagad smalki sasmalcināšu un likšu klāt marmelādei. 40 minūtes man siera kūka ir cepusies. Tagad to turpināšu cept vēl 15 minūtes, taču pirms tam noņemšu foliju, lai tā var nedaudz apbrūnēt. Kad apelsīna katlā sāk vārīties, pievienoju 250 gramus cukuru. To var arī pievienot uzreiz. Kā arī smalki sasmalcinātu apelsīnu miziņu no viena apelsīna. Tagad man apelsīnu marmelāde vārīsies kādas 2 stundas, un beigās es tai pievienošu amaretto liķieri. Siera kūka krāsnī ir pavadījusi aptuveni stundu. Tagad to ņemšu ārā, nedaudz padzesēšu, bet tad gan ātri leduskapī iekšā. Jo vislabāk siera kūka ir cept iepriekšējā dienā vai arī pat 2 dienas iepriekš. Jo tā ilgāk stāv, jo tā ir labāka. Nu, protams, nevar arī aizrauties, pēc nedēļas droši vien tā vairs nebūs tik garšīga. Bet, ja siera kūka ir pastāvēs 1-2 dienas, tā ir izcila. Kūka, lai nedaudz atdziest, pēc īsas satelpas es ķeršos klāt dārzeņu buljonu gatavošanai, kurš arī būs par pamatu manam risoto un minestrones zupai.